Oļeg, pasaules čempionāti iesākam ar zaudējumu mainiekiem Somiem. Kādas tavas atziņas pirmās pēc spēles? Nu, laikam atziņas ir tās, ka vēl joprojām, lai arī mums šogad tiešām bija, un liels paldies federācijai, mums bija tās spēles ar spēcīgiem pretiniekiem. Mēs spēlējām šogad dabūjām uzspēlēt ar Čehiju, ja, un arī ar Zviedriju. Man liekas, tomēr nedaudz izšķīra arī tā spēļu, to ciešo tādu spēļu, tāda līmeņa spēļu, varbūt pieredze kaut kādā ziņā puišiem, jo tās kļūdas šodien, tie noraidījumi, viņi daudz bija tā kā ne no kā. Un, protams, pašā spēles sākumā bija satraukums, tur arī taktiski bija šādas tādas lietas, kas negāja, jā, bet pēc tam puiši iegāja spēlē un tiešām ļoti žēl, ka tā tas beidzās patiesībā. Mēs paši treneru sastāvs noteikti, es ceru arī puiši cerējām, ka šo spēli mēs varam uzvarēt. Varbūt vairāk pastāst, kāda bija tā spēles gaita no tavas puses? Jā, Somi, protams, sāka diezgan aktīvi. Principā viņi spēlēja daudz aktīvāk hokeju nekā mēs esam redzējuši arī video. Jā, bet man liekas, ka mūsu puiši gan ātri spēja adaptēties spēlē. Teiksim, pirmā varbūt perioda puse nebija tik veiksmīga, ja, un arī šie noraidījumi, kas bija pirmā trešdaļā, mums ir 3 noraidījumi, tie noteikti nedeva labumu. Tāpat laikā izturēti noraidījumi arī visas spēles garumā, labs mazākums mūsējiem un cepuri nost puišu priekšā. Bet pēc tam otrajā trešdaļā atkal principā tie noraidījumi mums turpināja lauzt spēli un nesanāca īsti spēlēt tādu labu otro trešdaļu. Gribās uzteikt arī mūsu vārdsargu Mauriņu par to, ka turēja komandu spēlē. Protams, mums arī, kā saka, bija momenti un bija tiešām vārtu gūšanas momenti, nevis vienkārši momenti. Žēl, ka tos neizdevās realizēt vajadzīgā brīdī. Laikam spēles aspekts, kurā esam pelnījuši savā ziņā kritiku vairāk, un šodien kā guvām vārdus, bet bija pagrūti, teiksim, tā nostiprināties viņu zonā. Kā tu varbūt komentētu, kas neizdevās šodien līdz galam? Ja godīgi, tas vairākums, man liekas, tīri labs bija kaut kādi tādi lēmumi, kuri bija nepareizi tajā vairākuma izspēlē. Mēs tīri labi sagatavojamies. Tas pēdējie vienīgie mūsu gūtie vārti arī bija no mūsu sagatavotā mājas darba. Jā, kaut kur nedaudz precizitātes pietrūka, kaut kur laikam, arī tādas mākas tiešām izveidot to momentu, atrisināt kaut kādas grūtākas situācijas. Un pēdējais par Slovākiem, jo rītdien diezgan agri spēlējam pret šo komandu pāris vārdos, ko varam rīt sagaidīt. Jā, īstenībā ātra komanda un tādi mobili uzbrucēji noteikti uz uzbrukumu tendētu, vispār neļauj apstāties aiz vārtiem. Uz to mēs esam gatavi. Redzēsim, kā būs. Skaidrs, ka tā atjaunošanās rītdienas spēlē, tā aizņems laiku. Bet tāpat laikā Slovāki arī spēlēja šodien nedaudz agrāk par mums. Jā, un es domāju, ka plus mīnus līdzīgos apstākļos esam.